Kā zināms, automašīnā nekad nekas nevar būt tik labs, lai to vēl nevarētu uzlabot. Un it sevišķi tas attiec uz auto skaņu, jo tur vienmēr kaut ko var pilnveidot. Un pirmais solis ir vienkārši ielikt labākas tumbas, ja pareizāk sakot, skandas. Kuras ar nelielām iemaņām un dažiem instrumentiem var nomainīt arī pats. Taču pēc jaunākiem standartiem un labākajiem kanoniem pirms jaunu skandu uzstādīšanas automašīnu vajadzētu noizolēt. Tas nozīmē, ka mēs ielīmējam durvīs vibrāciju un troksni slāpējošus materiālus. Un līdz šim bija pieņemts to visu darīt specializētajā darbnīcā, kas varbūt arī nav slikta ideja. Bet izrādās, ka to var izdarīt arī pašspēkiem. Vienkārši ir jāiegādājas komplekts IC24 un tālāk jau viss ir jūsu pašrokās. Kā tas notiek, to mēs šodien arī noskaidrosim. Pagājušā gadā IC24 uzsāka sadarbību ar Pioneer izplatītājiem Latvijā, un kopš tā brīža tātad mums ir pieejami klāstā ne tikai skaņas izolācijas materiāli, bet arī paši skaņas devēji, skaļruņi ļoti plašā klāstā, skaņas pastiprinātāji, subwooferi, automagnetolas. Lai gan katrai automašīnai ir kaut kāda skaņas izolācija, vairumā gadījumu durvis ir tukšas kā skārda buņģa. Lai noslēpētu vibrācijas un troksni, tiek izmantoti īpaši skaņu slāpējoši materiāli. IC24 meklējiet pēc atslēgvārda DoorKit. Pasūtījumā saņemsiet šādu ap 5 kg smagu kasti. Komplekts paredzēts ir, lai izolētu 2 automašīnas durvis. Tātad, ja gribat izolēt 4, tad vajadzīgi 2 komplekti. Skaņu slāpējušais materiāls ražots Ukrainā. Iepakojumā ir 3 veidu materiāli, jeb slāņi. Un šo te mēs līmējam uz automašīnas durvīm no iekšpuses un no ārpuses. Un tad šo te materiālu mēs līmējam šim pa virsu. Nu tad ķeramies klāt. Jā, šo es izmetīšu ārā, šis nebūs vairs vajadzīgs. Pirms līmēšanas virsmas nepieciešams kārtīgi attaukot. Jānolīmē ir durvju iekšpuse, kas būs šī metāla daļa, kā redzam, te nav vispār nekā. Un arī šis jānolīmē. Materiāls iepakojumā ir vienādi izmēra loksnēs, no kurām pēc vajadzības tiek izgriezti līmējamie gabali. Lai gan līme ir ļoti noturīga, pirmo slāni ieteicams piespiest ar rullīti. Parasti gumijas rullītis, ar ko grūtāk aizsniedzamās vietās durvīs varam tikt klāt un piespiest stingrāk materiālu pie durvīm. Pirmais slānis patiesībā ir alumīnija un īpaša materiāla sendvičs, kura uzdevums ir slāpēt virsbūves detaļu vibrāciju dažādās frekvencēs. Pirmais slānis ir tāds pats plānākais, pats redzamākais. Pirmais slānis vairāk nodrošina vibrāciju slāpēšanu. Tālāk seko mīkstais trokšņa slāpēšanas materiāls. Pirmo esam uzlīmējuši uz durvīm, tad ir otrais slānis, un tad ir trešais, ko līmēsim uz jau durvju apšūma. Porolonam līdzīgo slāni izmantosim durvju plastmasas apšūmam, bet butilgumijas slānis nonāks durvju iekšpusē. Šāds dubultu risinājums sniedz ne tikai ar auto skaņu saistīts iegūmus. Mašīna kļūst klusāka, nedzird šoseis radītos trokšņus un citus trokšņus, kas ir ārpus mašīnas. Otrs ir skaņas kvalitāte. Ausī tīkamāks skanējums mašīnas iekšpusē. Karstās vasaras dienās tā izolācija saglabā vēsumu mašīnā un ziemā tieši otrādāk nelaiž iekšā augstumu tik ļoti. Šādi izskatās automašīnas oriģinālais durvju panelis, iekšējais durvju panelis. Kaut ko jau tas Opels laikam ir ielipinājis, bet viss pārējais, kā redzat, ir plika plastmasa. Un šādi izskatās durvis, ka tajās ir ielīmēts skaņu izolējošais materiāls. Viņi spēja nodrošināt tādu pašu vibrācijas izolāciju, kādi ir pieejami tirgū no citiem ražotājiem, taču ir daudz biezāki un daudz arī smagāki. Tagad laiks jaunām skandām, kuras arī esam pasūtinājuši IC24 LV. Viņš ir universālais, priekš dar jebkurai mašīnai, tam tikai nepieciešama pārēja. Pārējais var iegādāties internetveikalā pēc automašīnas modeļa. Skaļruņus ir iespējams uzstādīt arī pašiem, bet ja
Ja ir šaubas par savām spējām, tad, protams, var iegādāties un aizvest uz servisu, kuru var atrast motointegrātoru platformā. Skaņas izolācijas darbus svarīgi veikt pirms pretrūsas apstrādes vai līdzīgiem darbiem. Citādi materiāls nepielips. Šo komplektu uzstādīt mājas apstākļos ir nepieciešami vien daži instrumenti. Pirmais būs skrūvgrieznis, tad šķēres, papīra vai linolēna nazītis un rullītis, ar ko izlīdzināt līmējumos materiālus. Mūsu izmantotais komplekts paredzēts durvīm, jo tās, kā mēdz teikt, ir visskanīgākās. Taču pie vēlēšanās ar doorkit var izlīmēt visu automašīnu vai, piemēram, trokšņaināku sadzīves tehniku. Šo slāni var izmantot, lai izolētu principā pilnīgi visu automašīnu. Durvis, jumts, motoru pārsegs, pat arkas, grīda. Nu, vārds sakot, tas ir tāds pasākums jaukai saulainai pēcpusdienai, vai no draugu bariņā, vai arī individuāli. Un pats galvenais jautājums, kāds tad ir rezultāts, jo no ārpuses jau neko redzēt nevar. Mūzika skan, kā mēs varam zināt, ka tur tagad ir mazāka vibrācija, elementāri. Paklausieties šīs durvis. Tā kā noblīvēts būt, un te, kur izolācijas nav. Jā, tā kā tukšā mucā. Lūk, tāda ir atšķirība.